Droši vien ir kāds cēlonis, kādēļ sazināšanās nedod rezultātus. Es domāju, ka Dievs, kas izdomāja sazināšanos, Bībelē sniedz dažas atbildes par to, kā ir jākomunikējas. Šajā nodarbībā, kas veltīta komunikācijai laulībā, mēs aplūkosim Bībeli un runāsim par to, kā notiek komunikācija. Man patīk Mārtiņa Lutera teiktais par komunikāciju. Viņš teica, es domāju par visām ķildām, kas Ādamam un Ievai bija 900 gadu laikā. Ieva teica, tu apēdi ābolu, bet Ādams atbildēja, tu man to iedevi. Komunikēšanās procesā mazas lietas patiešām mūs var satraukt. Un tik bieži tās ir visniecīgākās lietas. Labs draugs Denis Reinijs teica, konflikts bieži sākas ar kaut ko mazu, pat nebūtisku. Kā kāds ir teicis, cilvēki, kuri apgalvo, ka mazas lietas viņus netraucē, nekad nav gulējuši vienā istabā ar rodu. Cik daudz no mums ir centušies runāt ar otru cilvēku līdzīgi tam, kā to dara šī sieva, un viss, kas ir šeit, ir tikai laikraksts. Es dzirdu tevi. Runā. Esmu atdevis laikrakstam Daily News savas dzīves labākos gadus. Šādos brīžos viņai droši vien liekas, ka viņa dzīvo kopā ar kādu svešinieku. Jā. Vai arī paskatieties šīs ziņas, ieklausieties šajā virsrakstā. Vīrs saka, dažreiz es sēžu un klausos. Dažreiz es tikai sēžu. Jautājums par komunikēšanos. Kaut kādā veidā vārdi nāk ārā pār lūpām. Kad pētat Bībelē jautājumu par komunikēšanos, jūs visu laiku uzgrūžaties vārdiem mēle. Mēle. Bībele ļoti interesanti raksturo mēli. Jēkaba vēstulē, vai ne tā? Jēkaba vēstules 3. nodaļā teikts, ja zirgiem liekam iemaukts mutē, lai tos darītu sev paklausīgus. Lūk, arī laivas, lai gan tās ir tik lielas un skarbi vēji tās mētā, jo sīka stūre tās vada. Es atceros, kā ieniru ūdenī un peldēju aiz liela kuģa aizmuguras. Tas bija pietiekami liels, lai piepildītu šo telpu. Es nevarēju vien motivēt, cik stūre ir liela. Maza stūre kontrolē lielu kuģi. Jēkaba vēstules 3. nodaļas 5. pantā ir teikts, tāpat arī mēle ir mazs loceklis un veic lielas lietas. Hei, es esmu numur 1! Ja jums uz mirkli vajadzētu sīki anatomēt cilvēku un būtu jāsaliek visas daļas šeit, tad mēle izrādītos ļoti maza. Taču no visām lietām, kas var nodarīt otram cilvēkam ļaunu, vai arī tam palīdzēt, vai varat nosaukt vēl kaut ko, kas var nodarīt vairāk ļauna, vai izdarīt ko labu kā mēle. Es nezinu neko citu. Mana dūre nevar. Nekas no tā, kas man ir. Jēkaba vēstulē tālāk tiek raksturota mēle. Redzi, kāda maza uguns iededzina lielu mežu. Cik vareni tas ir? Ieklausieties šajos vārdos. Tieši no Bībeles. Salamana pamācības 18. nodaļas 21. pants. Nāve un dzīvība stāv mēles varā. Nāve un dzīvība. Vai kāds kādreiz ir iedzēlis jums ar čūskas mēli un jūsos kaut kas nomira? Cik daudz no jums savā sirdī nomira citu cilvēku vārdu dēļ? Cik daudz no jums jau sirdī bija miruši, saskrējās ar kādu, kam bija spēks izmantot mēli pozitīvi? Šis cilvēks jūs uzrunāja ar mīlestību. Pateicoties dažiem vārdiem, jūs varējāt aiziet dzīvības piepildīti. Šodien es iegriezos Volta birojā. Man bija grūta diena, un viņš to zināja. Mēs esam tuvi draugi. Viņš var manī lasīt kā atvērtā grāmatā. Viņš piecēlās, runāja ar mani, un pēc tam es jau grasījos iet prom. Aizgāju uz turieni, lai viņu uzmundrinātu, iedrošinātu. Viņš apstājās un teica, ļauj man lūgt Dievu par tevi. Viņš izteica vienu teikumu garu lūgšanu. Viņš paskatījās man acīs un teica, Brūs, es tevi mīlu, viss būs kārtībā. Es atceros, kā es izgāju ārā un aiztaisīju durvis. Jā, kas tas bija? Drauga dota dzīvība.
Mēles vara var izjaukt laulību vai ar likt tai uziedēt, vai ne? Salamana pamācības 12. nodaļas 18. pantā teikts, kas paradis neapdomīgi runāt un vienkārši muti palaist, nereti iedur kā ar zobenu, bet zinīga cilvēka valoda ir kā dziedinātājas zāles. Tas vai nu saplosīs mūs? No dažiem cilvēkiem es turos pa gabalu. Kāpēc? Mēle, ak, mans Dievs, ko Bībele saka par mēles varu? Aplūkosim dažus būtiskus pantus. Vispirms Jēkaba vēstules 1. nodaļas 19., 20. un 26. pantu. Ziniet, mani mīļie brāļi, lai ik viens cilvēks ir čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties. Čakls klausīties. Ļaujiet man klausīties, pasakiet vēlreiz, vai es pareizi sapratu, čakls klausīties un kūtrs runāt, kūtrs dusmoties. Kāpēc? Tas ir pilnīgs pretstats tam, kā tas normāli notiek. Es tik ļoti steidzos runāt un esmu kūtrs klausīties. Es ātri nesadusmojos, man ir citas problēmas. Tā nav viena no tām. Bet šis jautājums par kūtrumu runāt un čaklumu klausīties. Ja mēs ātri klausītos, taču tā vietā šis cilvēks ar mums runā, bet mēs, gatavojoties atbildēt, jau esam tikuši līdz 3. vārdam. Tikko otrs cilvēks ievelk elpu, mēs gribam runāt. Kāpēc? Jo mēs domājam, ka gudrāk būt čaklam uz runāšanu. Tas nozīmē, ka man ir vajadzīgas lielākas ausis nekā mute, kas man ir. Ātrākas ausis, viņas skrien pie jums. Es cenšos aizturēt mēli kā zirgu, kurš grib skriet. Kādēļ? Pēc jūsu domām te ir pēdējā frāze. Čakls klausīties, to es varu saprast. Kūtrs uz runāšanu, to arī varu saprast. Bet visas lietas, kuras viņš varētu vēl pielikt klāt, kūtrs uz dusmām. Kad redzēsiet pārējos fragmentus, tad sapratīsiet, ka galvenais iemesls, kādēļ mēs nevaram komunikēties, ir dusmas. Dusmas. Cik svarīgi ir tas, vai es kontrolēju savu mēli, vai tu kontrolē savu mēli? 26. pantā ir teikts, ja kāds šķietas Dievam kalpojam un nesavalda mēli, tad maldina savu sirdi, tā kalpošana ir velta. Bībele cenšas pateikt, ka tad, ja ir kaut kas, kam kristietība var palīdzēt, tad tas esat jūs un jūsu mēle. Nesteidzieties to izmantot. Iegrožojiet to, kontrolējiet to, nesakiet to. Nē. Sakiet tikai to, kas ir labs. Tas man liek prātā daudz domu. Ja ir kaut kas, ko es kā kristietis darīšu, tad tas noteikti būs mēģinājums aizkavēt šo briesmoni, kas dzīvo manā mutē. Vai jums ir briesmonis? Cik daudziem no jums ir briesmonis? Cik daudz no jums ir kaut ko pateikuši un pēc tam gatavi atdot visu savu naudu, lai atliktu šos vārdus atpakaļ? Tā gan. Salamana pamācībās 15. nodaļas 1. pantā ir teikts, miermīlīga atbilde apklusina dusmas, bet skarbs vārds izraisa lielu niknumu. Vai esat kādreiz devis padomu laulātam pārim, kad viens no laulātajiem ir dusmīgs? Atkarībā no laulātā drauga vārdiem, atkarībā no tā, vai tie ir pareizi vai nepareizi, mums būs skaidrība par šo cilvēku. Ja pēkšņi tonis izmainīsies, un skaļums samazināsies, un tā ir klusa atbilde, tad varat pavērot cilvēku, kurš bija nikns. Ak tā? Vai tā tu to uztver? Cilvēki tā ir ar mani rīkojušies. Tas man liek gandrīz vai apstāties. Jā, šķiet, es neesmu tik nikns, cik man likās. Ja kāds cits manā laulībā nāk ar dusmām, man ir viena atbilde. Otrais fragments ir Jēkaba vēstules 1. nodaļā. Otrais fragments ir ļoti svarīgs. Pāvila vēstules Efeziešiem 4. nodaļas 25. pantā ir teikts, tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Dusmās negrēkojiet.
Dusmās negrēkojiet.